visiem. Kur mēs laižam? Braucam uz Jēkabili, uz drifta posmu Baronos, jā. Skatīsimies, kā Kenantamies sacensībās. Jā. Nu, tur jau ne tikai, tur Lācis ir pieteicies, brauks, un šitas jaunais džekiņš, tas Daniels Baumanis, patīsimies, kā viņam Viņš jau tur lāda. 46. ar džezetu iet. Te kā reiz arī Česīgs brauc. Nu, viņš tur inčīgi ir jāizmin, jāpastāst, nekad nav būts tajā trasē. Un tur, man liekas, tikai 2. gadu tikai notiek sacensības, vajadzētu pačekot. Varbūt varētu nākošu gadu piedalīties, uzbraukt, ne? Nu jā. Tagad braucam, savāksim maratu, un tu atkal viņu te, kā tur saka? Paterorizēs. O. Kenetam vispār 193 zirgi, vai cik viņam tur bija? Viņam standarti 2,8. Viņš būs pretiniekos kaut kur 400-500, ja? Mēs nezinu precīzi, cik viņam ir, bet tur ir 30 ar V8 kompresoru. Nu jā, grūti viņam ies. Nu, bet viņš, skaties, viņš nav slikti iekvalificējies. Viņam ir 14. vieta. Viņam arī tā mašīna ātri iet uz tā stopa. Nu jā, viņa drausmīgi viegli sanākusi, un viņš jau pats saka, ka viņa esot, nu, tāda, kā viņš teica, ne duma, bet, nu, kaut kā viņš tā teica, ka tāda ģerskā ķipa, nu, es nezinu, kā pateikt. Viņiem tak tur viss atvieglos, viņiem salonā nekā nav. Mums jau arī Česiku vajadzētu varbūt atvieglos. Nu jā, mēs bijām piebraukuši, nebija kamera līdz, vajadzēja kaut ko pafilmēt. Kaut gan bija kamera, bet tavējā bija, bet, nu, mēs nekā nepafilmējām. Nu, tā kā jā, tad pie Marata braucam, savāksim, un tad gan jau tiksimies Statoilā vai pašā Jēkabpilī. Vai ne? Nē. Nu, labi. Nu, iegājām statikā. Šokolāde, kafija, jā. Nu, Mina. Nē, otrādi. Taču no otrādi. Jā, tāpēc kafijas tur pasmaržo. No kociņš bija. Es maisīju, tev vajag cukuru uzmaisīju, paņem kociņu. Nevajag? Nu, labi. O, kur Marats mums ir? Viņš tur pērk aliņu. Ko tad? Aliņu pērk. Ev. Kur mēs esam? Aizkraukot. Jā. Vai mums vēl ir 50 kilometri mums ir? Apmēram, jā. Viešos iegājām. Nu, laidīsim. Tiksimies jau gan jau Jēkabpilī, jo citur jau nekur. Kā man visas maliņas sāp, nezinu, tā kā būtu kaut ko baigi strādājis vakardien. Baigi pilnā man ielē. Īstenībā. Plus viršiem, jā. Marats mums saguris ir, jā. Pamodās. Mēģinu vēl pagulēt. Tev jau nesanāk, mēs jau tas bādu. 6, un tas 7 kaut. Biki palika. Pēdējais bija kulminācija. Nezinu, kur mēs esam vispār. Cena reiz 2. Nezinu, kas tas tā. Bet līdās būsim Baronos. Yes. Teica, skaitina Maratu. Moši, kad zin kā redz, ka ierēbis, tad plēš vairāk. Saparkosimies un tad jau ieslēgsimies, jā? Pār. A, ne? Es krītna filmēšu. Ja būs, tad būs rekraivo kādi tādi. Var. Bet te tādā pļaus vidū tāda trasa. Man tāda, ne? Stop. Varbūt mēs arī te atbrauc pa to krantinieku. Tā, kas tur ir? Pēc 200 metru.
aizgāja maksāt. Lītās Mauksim trasi. Koroči, kaut kur pļavas vidū tā trasa ir. Pirkts. Nu, saitā bija 5,15. Tur gačuks bija, nebija. Liksim mašīnu. Vai tālu kaut kur nevajag. Eku jau driftē. Vienīgi, kur tā skatītāja zona, vai nav mašīna tā? Tur, te? Zinu. Obļu. Nav piesprātīts, nav piesprātīts. Nevar redzēt, jāiet stopus, vai ne? Kas te notiek? Man liekas, ka treniņi būs. Un Kenes tur kaut kur ir. Redzēs, kā ies. Maza trasa īstenībā. Oriģinālajām vietām bija baigi grūti. Es viņu tur izliku, bet viņa tajā stiprinājumā klipsiņu netur. Nē, viņa tuvu tam krestītam stundas. Atkal tā kluba. Es nezinu, kas ir bija. Es saku, šitas brauciens bija tik labs, bet es ir tādus dusmas salonā Esi malat. Mauk, sītās pret stūris krustiņu stūri dzīvē. Tev nav reku tevi paduška šeit, tu liekas, norauda. Paduška norauda. Ja? Jā, visi problēma. Redzi, tu šeit paskatījies. Ir? Vajag pakrati motoru, vajag paduškai norauda. Tagad jāmeklē paduška, ja? Vajag kaut kā pacelāt, lai saprast. Līdz kam? Līdz tandēmu startam. Tā ir okei. Tā arī jau redzi? Jā. Bet tā ir visrīķī melns. Kamēr tur aizbrauc. Tur jau trīdienu pie. Nu, kas ir tur? Paduška norauda. Nu jā. Tādas ģēles. Pat tās Kas tur bija? pret krustiņu sitās truba pastiprināta.
Pa ko? Jā, uzreiz arī gūst. No, kas ir? Labrīt! Viņa sāka nenomainīt. Tagad sāk laikas, ka netiskā jāpēc saprast, ka būs kāda mirka. Ko vēl var mēģināt? Tāpēc arī staigā viņam tā stūra. Viņam tas motors cilājas un vienkārši to trubiņu norāja nos no tiem savilcējiem. galvenais, ka no roba, lai nesit ārā. Un es domāju, ka viņam nevis tā truba traucē grozīt stūri, bet vienkārši ir kaut kāds moments, kad tas motora kronšteins uz tā krustiņa guļās. Otra tu pateic. Jā, jā. Un aitais arī ovāls izstāstāts apsties pats. Jā. Salots. Motors ir ievajag. Pamēģināt nospiet bremzes un ieliec pirmai robā un paģaut tā motoru. Uzreiz redzēs, ko tikai tā, drusku palaid lejā. Bet viņa turās, jā. Viņa turās. Nē, tas iztu no robām. Jā. Roba nesit ārā. Šitas viss rekur alumīnijas metās riņķi. A, kur tas skan? Nevar saprast. Paka mums tā ir tā koila, kas skan. Labi, jā. Jā, vai nelīgs? Jā, kanets nāk. Tur tas metālam tā jābūt līdz. Ko tad? Tā metālam, nu, ķipā tā stūrai, tas brieži. Tas šītais te. Ir okei, tā jā. Nu, ko tagad? Saka, ko vajag? Nu, sajies ar hamutiem. Uzliks vēl pēc tam šito pēc parādes. Pievilks ar šito Sajies. Un tad nekritīs nos 100%. Vajag mazāk, ja? Nē, būs pietis, jo šīdien redz viņas jau izrauja ārā. Un kā viņš krīt nosdaļu kā? Motors cilājas un norauj. Tāpēc, ka paduškas ir beigtas, ja? Sūdīgas, jā. Nu, motas tādas ģēlas. Un nekas sačinīs būs okei. Lielot, garot. Es domāju, viņš izot meklē vēl. Īstenībā, jā, bet. Reiz viņš jau no priekšu vēl porcijas. Jūs tā atbraucāt bez šitiem. Visiem kaut kas te taisās tur te. Pie tačkas apstīties. Nē, jāizbrauc viņam tā.
Pats salomās uz kārtībā. Kāterreiz saprasēdās, ka Krievs Ukrienes Valters īpās kārtībā sekos viņam. Monēs Valters dodas, Valters lētās priekšā. Valters aizmugurē, uzņēmās Valters. Jaunīgākas mašīnas, tur Valters aizmugurē vieniem. Grūti saprast, viņa abi ideāli izbrauc. Es dotu Kenetam minnu, tāpēc, kad ideāli 190 zirgi pret 500, apmēram 400, ir jāvinē. Vajag ilgi skatās. Nu, protams, tur vienkārši ideāli atradīs kādam kaut kādu kļūdu un viss. Es izbraucu skaistu plaši, vai paņēmu plaši. Nu, ok. Pērks. Ko darīt? Viss Kenets brauc mājās. Kenets brauc mājās. Bet tu redzēji, cik ilgi skatījās to visu? Jā, bet viņš ideāli izbrauc. Nu, kaut kādi daži mazi punktiņi, nu, izšķīri. Ja, bet tur ir 450, vai tur ir 90 zirgi. Man jau izstījās pēc pārbrauciena, diezgan līdzīgi. Nu, neko neizdarīs jau vairs. Kenets dodas mājās. So. Ar to arī video beigsies. Kā tu būtu sāsikojies un domāju. Tādās mums par to arī risināšu Steinberga tos kurkus tāpat par daudz ļoti grūti jau. Gan Steinberga daudz no sāku. O jā. Kur bija problēma, kas notika? Es nezinu. Labi izbrauc. Vajadzēja tev vinnēt. Nebija problēma, viss bija kārtībā. Es jau visu, es nevarēju vairāk pielikt. Man jau bija maksīts, es jau tur tāšu čēlu pa to sajūgu, lai nesēdēt uz bremzes, bet vienkārši ideāli. Ideāli. Nevarēju. Leņķis, cik man bija, tik atkal. Vairāk. Priekš auto ir, ļoti labi. Priekš šārtas ir? Nu jā, nu. Tas labi, bet superīgi. Superīgi. Pabraukas dabūju, visu forši. Kad viņi ilgi domāja, nu Steinbergs. Jā, viņi ļoti ilgi domāja. Tas ir kāds labi. likās jau būs varbūt one more time, bet nu... Man arī jau likās, Steinbergs saka, davai vēlreiz uzgāju, viņš bija interesanti. Es saku, es jau visu laiku skatos tur blakus man. Aizēja paspied roku. To var gribēt vairāk. Visi paspied. Tā ir labi. Kvalifikācija kāda tev bija? Es jau domāju, ka būs one more time. Tāpēc, ka diezgan smuki tu pa priekšu nobrauc, viņš baigi kasepoja. Bet ar tev viņš tuvāk, man liekas, ka bija. Viņam leņķis bija lielāk. Tas varbūt kaut ko izšķīja. Varbūt, jā, Kad varbūt. viņš, Kenetam nebija. Nu, viņš gāja šitā, Kenets gāja, nu Jā, tā. Nu, tas un varbūt vizuāli izstāst, ka distance ir Jā. lielāka. Bet cik tam aparātam ir? Un tu blakām sēdēji. Nu, Pats mēs pakas iegrūnt un jā, un tu esi turpat, kur tu biji pirms gadu. Jā. tagad Bēdīgi. ķērās stūri? Nē? Adrenalīns bija. Es tā teicu, doši jau kā priemēvi. Atdzies, kaut kas mainīs. Viņš ir labi. Nē, viņš patīk garšīgi. Malec. Dupeņas jau bija labāk. Tagad bija labi. Daniels pirmajā līkumā, valājums turpat blakus ir, notikums iebrauc
apspriež process. Tāds šādu maz atpakaļ. Ļoti kaita, ļoti plaši brauc, atstājot vietu vienu vietu. Kā tur vispār kaut ko redzēja, ka tu brauc otrai? Tuvu sienai. Baumanis ir ļoti tuvu vārdu lietojumi process. Tiek palāvi divi. Ļoti tāda siena. Laiks strāpīt pa sienu vai kā? Vienu un to pašu safilmējām. Nu, ar šito mums beidzas diena. Kenets zaudēja, kaut vai ideāli nobrauca. Vai ne? Viņam tur drusku trūka, lai vinnētu. Cik punkti? Godīgi sakot, tur īstenībā vajadzēja iedot pārbraucienu. Jo vienkārši pēc tā arī izskatījās. Bet nu labi, nu kaitā ir, bet nu tā vadās. Viņš parādīja, kā saka, Klasu. Klasijā bez cīņas nepadevās. Kvalificējās. Vandijs vinnēja. Ja, nu kvalifikācijā viņš bija 14. 15. Jā. Tad tas mums tālāk Lācis motors noklājās. Daniela. Un kas tur vēl bija? Vajag jau neko mēs tur Tur arī viens sarkano taisīja. Korčī tur, nu Lācim jau pa prīvički jau sprāks nos tie motori. Ne, nu kā, nu pagājuši gadu jau sezonas beigām viņam gāja viņi, bet nu te redz šāles un klaņi mētājās trasē. Nu tā kā jā, vai ne? Jā, kā reiz atkal kamera nebija ieslēgta, nav uzfilmēts, kā viņam nojuka. Tas notika deguma galā, pilnīgi redzēju to. Un braucam mājās, ar to arī video beigsim, piesakojam kanālam, abonējam. Jā, mums ir nekur kritušais. Un laikam laiks. Oi. Ui. Piesakojam, spiežam laiku un tiekamies nākošajā video.